Labrīt, esmu tramvaja pieturā un gaidu Austru, kura dosies tūliņ uz darbu. Ar Austru mēs kādreiz stopējām uz Krakovu, uz folkpunk grupas Defiance Ohio koncertu un dzīvojām kopā ar grupu vienā dzīvoklī, kopā tusējāmies. Sen neesam redzējušies. Čau! Tramvajs ir klāt. Čau, mazais Austriņ. Labrīt! Bet kafiju jau padzēri? Nē. Labdien! Esmu izbrīnīta. Pasteikti varbūt pat mazliet. Tur nāk tramvajs, saka, Dievs, tur... Mēs iekāpsim kopā, varbūt. Labi. Kā tev soks pa dzīvi? Smuki. Jā, un gan nē. Kas tu? Es šodien redzēju nesmuku suni no rīta. Tas visu var sačakarēt. Jā. Tā ir pilnīgi taisnība. Nē, bet visā nopietnībā es atcerējos par tevi, jo es atcerējos mūsu neparasto ceļojumu uz Krakovu vislabāk. Ko tu vislabāk atceries no mūsu tripa? Kā mums beigās nebija naudas, mēs ēdām šitos te burkānus. Un kāds man neļāva pīpēt. Tas ir ar slapju lupatu. Nē, ar slapju tēkreklu pēc koncerta. Jā, pareizi, ar sasvīdušu. Slapjuš tēkrekls vēl būtu. Nē, lupatu vēl būtu bijis. Kur lai apsēžās? Man savukārt ne tikai par ceļojumu, bet man savukārt viena no lietām, kas man labāk ir atmiņā, ir tas, kā mēs gājām ar Franku un dziedājām visas viņa dziesmas skaļu, un pēc tam izlēkāmies, kas nenotika. Krakova vispār skaistākā pilsēta Polijā, man šķiet vienīgā reize, kas tur bija ar tevi. Tur vispār bija forši, man patika tas mazais dzīvoklīds, kurā mums aizām tas garšīgās begām mēs kaut ko. Aizstapējām vienā piegājienā 24 stundās uz Krakovu. Jā, es atceros, jā, un atbraucām, ka mēs arī īstenībā diezgan labi ar to fūru šoferu, kas bija, mēs vēl braucām, bija Līva Kļaviņa un vēl bija, kas vēl Krista. bija? Jā, pareizi, ka mēs visi bijām 4 tajā, kur ne vispār, un tu mēs gājām pāri robežai. Jā, nē, mēs braucām pāri robežai, un robežsardze piekasījās, un tas šofers teica, nu ko, jūs ir nakts vidus, kur mums bērns jā, dažreiz mēs dziedājām visu laiku, un Aizstādies tev joprojām to daru. Jā, es arī. Es teicu, īpaši es visu šito gadu esmu nodziedājusi riktīgi, tāpēc, kad es Umai nepārtraukti dziedu. Un mēs kaut kad runājam. Ko tu viņai dziedi? Viņa dzied visādas pašizdomātas dziesmas jocīgas un ar visādiem jocīgiem tekstiem un tā. Un mēs jau runājām. Uz to pusi, jā, bet par to, ko es daru, par to, kāda viņi ir, par visu kaut ko pēc kādas normālas freestyles. Viņi sāks dziedāt pirmais, viņi nemācēs veidot teikumus normāli. Aptuveni tā arī tas izskatās. Jo mēs runājam par to, ka viņai liksies, ka viņi aizies uz bērndārzu, un viņai liksies, kas tas ir, kāpēc visi nedzied. Kāpēc visi runā ko skalda vārdus? Kas par feilu riktīgi? Nu tā, kas ir? Tev gan bildīt ar bērnu? Ir. Parādi. Bet tur ir. Bērns. Var parādīt vakardienu. Tu Kristiānu Dalmanu taču zini? Jā, viņš apprecējās, un viņam arī tēt ir... 10 dienas vecs bērns. Jā, ir Emīlija, Jā, es viņu jau satiku. Viņa forša, protams. Briesmīgi. Drausmīgi neciešam. Šitāds tas mans bērns. Kungs. Blondiņka. Jep. Kā tu nezināji, ka man ir bērns ārprāt? Kaut kā grūti izsakot visam. Pārliecinies www.īstidraugi.lv. Lido Vārna un lido, un viņi redz govs kādu priedē. Viņi fiks nobremzē un saka, govs, tu esi tā kā, jocīgi, kāpēc tu priedē kāp. Un govs saka, ābols ēst. Vārna saka, tu zini, ka priedē ābolu neaug. Govs saka, ne man maisiņā līdzi. Pied un aplūko mans piedzīvojums šeit. Seko man Facebookā.